Labdien! Labdien, godātie žurnālisti! Mēs tikko beidzām mūsu tradicionālo Ziemeļbaltijas valstu ārlietu ministru tikšanos. Kā jūs zināt, Latvija šogad koordinē šo formātu, un es īsumā gribētu informēt jūs par mūsu diskusiju rezultātiem, un ja kādam kolēģim būs ko piebilst, tad, protams, ka arī kolēģi bildīs kādu vārdu. Vispirms jau jāsaka, ka šī tikšanās notiek 25 gadu Latvijas, Lietuvas, Igaunijas neatkarības de facto atjaunošanas zīmē. Šī diskusija notika arī 25 gadus atzīmējot mūsu ciešo sadarbību, kā arī diplomātisko attiecību atjaunošanu starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm. Un es arī teicu paldies, tāpat kā mani Lietuvas un Igaunijas kolēģi, mūsu Ziemeļvalstu partneriem par pirmkārt jau drosmīgo politiku 90. gadu sākumā, sevišķi Islandes kolēģiem par to, ļoti stingro nostāju 80. gadu beigās, 90. gadu beigās, pirmajiem atzīstot Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Teicu paldies Somijai, Norvēģijai, Zviedrijai, Dānijai par atbalstu mūsu reformu procesā, par atbalstu mūsu integrācijai Eiropas Savienībā un NATO. Taču jāsaka, ka atskatoties uz 25 gadiem, šī ir tā retā reize, ka var teikt, ka mums nebija palaist iespēju mūsu sadarbībā. Mēs visu izdarījām pareizi. Mēs visu izdarījām laikā, un mūsu sadarbība šobrīd reģionālā ziņā daudzos jautājumos, sākot no politiskās koordinācijas, ekonomiskās sadarbības, sadarbības drošības jomā, kultūrā, izglītībā, ir ļoti cieša. Taču tā nebija tikai svētku sesija, mēs arī runājām par to, ka mums vēl ciešāk jāsadarbojās gan Eiropas Savienībā, gan NATO, ņemot vērā tos procesus un notikumus, kas ir šobrīd aktuāli. Pirmkārt jau pēc referenduma Lielbritānijā par izstāšanos no Eiropas Savienības, ņemot vērā to situāciju, kāda veidojās austrumos. Un mēs vienojāmies, ka mēs ļoti cieši koordinēsim savu nostāju diskusijās par Eiropas nākotni. Mēs pamatā esam vienādi domājošas valstis visos jautājumos. Un pat, ja teiksim, gan NATO mēs esam 6, gan Eiropas Savienībā 6, nevis 8, šis formāts mums palīdz arī apmainīties ar viedokļiem un informēt mūsu Norvēģijas un Islandes draugus par Eiropas procesiem un mūsu Zviedrijas un Somijas draugus par NATO procesiem. Tā kā faktiski mūsu reģiona formāta loma šajos apstākļos tikai pieauga. Mēs arī daudz runājām par pašreizējo situāciju pasaulē. Mums bija ļoti laba diskusija, un mēs diezgan daudz, gan vakar, gan šodien diskutējām par situāciju Turcijā. Mūsu vidū ir ļoti daudz ļoti svarīgu cilvēku. Vispirms mums ir Igaunija, kas ir Eiropas padomes prezidējošā valsts, un Marina tikko atgriezās no Turcijas un informēja mūs par sarunām. Mūsu vidū ir arī ANO drošības padomes dalība valsts pārstāve Margot Wallstrēm. Un mēs, un te es varu runāt mūsu visu vārdā, ļoti stingri nosodām, protams, militāru apvērsumu mēģinājumu Turcijā. Mēs esam vienisprātis par to, ka demokrātiskie procesi Turcijā ir jāatbalsta, un mēs no pirmās dienas esam stingri atbalstījuši demokrātiski ievēlēto Turcijas valdību, bet mēs arī runājām par jautājumiem, kas saistās ar likuma varas ievērošanu, kas saistās ar izmeklēšanas procesa caurspīdīgumu un atbilstību augstākajiem Eiropas padomes cilvēktiesību konvencijas standartiem. Mēs arī apspriedām gaidāmo ārkārtas Eiropas padomes ministru komitejas sanāksmi Strasbūrā 7. septembrī un domāju, ka mēs arī turpināsim mūsu konsultācijas šajā jautājumā. Protams, runājām arī par Krieviju, Ukrainu,
Un es arī gribētu teikt, ka arī šajos jautājumos mūsu pozīcija ir absolūti vienāda. Mēs uzskatām, ka nav pamata pārskatīt tās sankcijas, kas ir piemērotas Krievijai, kamēr nav izpildītas Minskas vienošanās. Tā pašā laikā mēs arī uzskatām, ka ir jāveicina dialogs ar Krievijas federāciju, lai tos jautājumus, kas ir būtiski saistībā ar Ukrainu vai Sīriju, risinātu, tāpat kā risinātu jautājumus, kas skar drošības situāciju. Tā kā arī šajā ziņā mūsu, jāsaka, viedokļi sakrīt. Protams, arī pārunājām Sīrijas jautājumus un cīņu pret tā saucamo Islama valsti. Apsveicām mūsu kolēģus Zviedrus ar ievēlēšanu ANO drošības padomē. Man ir prieks, ka jau jāsaka, Ziemeļbaltijas valstīm ir viena vieta. Pavisam nesen tā bija Lietuva, tagad Zviedrija. Un mēs, protams, viens otru atbalstīsim arī gaidāmajās ANO drošības padomes vēlēšanās, jo vairākas no mūsu valstīm kandidē dažādos gados, un mēs arī vienojāmies vēl ciešāk apmainīties ar informāciju, koordinēties arī šajā svarīgajā formātā, šobrīd izmantojot Zviedrijas pārstāvniecību, bet arī turpmāk viens otru stingri atbalstīt dažādās starptautiskajās organizācijās. Tā kā tiešām ļoti laba tikšanās, es negribu monopolizēt laiku, un ja kāds no maniem kolēģiem vēlās ko šobrīd piebilst, tad attiecīgi tas tiks darīts. Jūs nedzirdēsiet laikam visus, bet ja jums ir kādi jautājumi, tad neapšaubām jūs varat uzdot jebkuram no mums arī jūs interesējošs jautājums. Es tad aicināšu tagad Lilju, Islandes ārlietu ministri, arī teikt pāris vārdus. Thank you for the hospitality we have received here today. This has been a very important day and a very important meeting. Viens no iemesliem ir tāds, ka mēs gribam sveikt Latvijas tautu, Lietuvas un Igaunijas tautas ar neatkarības atjaunošanas 25. gadskārtu. Šodien arī ir īpaša diena, jo tieši pirms 25 gadiem ārlietu ministri parakstīja vienošanos Reikjavikā, atjaunojot diplomātiskās attiecības starp valstīm. Islanda bija ārkārtīgi lepna, ka tā bija pirmā valsts visā pasaulē, kas atzina jūsu neatkarību. Tas man ir kaut kas īpašs, ka šeit varu atrasties, atzīmējot šo ārkārtīgi svarīgo notikumu mūsu ārlietu vēsturē. Arī sadarbība starp valstīm ir bijusi ļoti nozīmīga. Un ir ārkārtīgi interesanti redzēt, kā Baltijas valstīs ir pieaugusi labklājība un tika nodrošināta ekonomiskā izaugsme. Mēs redzējām, ka šī neatkarības atzīšana šādā sākotnējā stadijā bija ārkārtīgi svarīga, un mēs ar lepnumu piedalījāmies šajā procesā. Paldies par šo sanāksmi, tā bija ļoti produktīva, un ar lielu prieku tikos ar visiem kolēģiem. Paldies! Margot. Es pievienojos Lilijai, izsakot pateicības vārdus par ielūgumu, par uzņemšanu, par viesmīlību, par to, ka piedāvājāt šo platformu, šo iespēju apsēsties kopā ar kolēģiem pie viena galda un diskutēt par svarīgākajiem jautājumiem. Jūs jau dzirdējāt, kādi bija šie jautājumi, bet tas arī parāda mūsu vienotību un kopējo viedokli par tik daudziem sarežģītiem jautājumiem, kas mums katru dienu ir jārisina. Es arī gribēju parādīt, ka mēs patiešām ticam šādai sadarbībai, multilaterālismam, dialogam, ko pašlaik arī piedzīvojam. Un jāsaka, šis process bija tāds neformāls, mums nebija tāds oficiāli daudz sagatavotas uzrunas, varbūt, ka tas prasīja daudz vairāk laika, bet tam bija lielāka jēga. Un mēs vienmēr to daram tādā draudzīguma un devīguma gaisotnē, kas mums visiem bija svarīga. Un es gribēju arī jūs laipni sveikt Stokholmā nākošu nedēļu, jo mēs arī vēlamies atzīmēt
25 gadus kopš neatkarības atjaunošanas un kopš mums ir šī ciešā sadarbība. Liels paldies vēlreiz, un manuprāt, es runāju visu mūsu vārdā, paužot šos vārdus, sakot, ka mēs patiešām ar lielu prieku šeit uzturējāmies, un ceru ar jums tikties nākošnedēļ. I don't see. Okay, I'll take Okay, Marina, please. I asked one. And then Timo. Liels paldies, Edgar. Es gribēju pievienoties iepriekš teiktajam, ko teica visi kolēģi, jūs, Lilija un Margota, bet gribēju pateikties arī jums un jūsu komandai par šo lielisko darbu, vadot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu formātu. Jūs esat patiešām lieliski pastrādājuši. Liels paldies un vēlu veiksmi nākošajai priekšsēdētāju valstī Norvēģijai. Es arī gribēju jums, Edgar, pateikties un arī Latvijas kolēģiem par mūsu uzņemšanu. Mēs augstu vērtējam to, ka šajos sarežģītajos laikos mums ir šāds labs formāts NB8, lai mēs varētu runāt par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar aktualitātēm pasaulē. Un, protams, ka viena no mūsu prioritātēm ir drošība Baltijas jūras reģionā un kaimiņu reģionos. Un ar lielu prieku secinu, ka mums patiešām ir vienots viedoklis par galvenajiem jautājumiem. Esmu arī ļoti pateicīgs par to, ka varu atrasties šeit un svinēt šo 25. neatkarības atjaunošanas gadskārtu. Kad joprojām vēl mācījos universitātē, tad situācija bija pilnīgi cita, un ne visi redzēja, ka šis sapnis patiešām varētu īstenoties, bet tas tā notika, un tas bija pareizi. Linas? Jā, man jau arī kaut kas jāsaka. Liels paldies! Bet es gribēju arī pateikties mūsu Ziemeļvalstu draugiem, jo paskatoties uz šo 25 gadu sadarbību, es atceros sākumu. Es atceros, kā viņi mūs atbalstīja drošības jomā, visos citos jautājumos. No sākuma mēs runājām par formātu 5+3, tagad mums ir 8. Mums bija šī sadarbība un koordinācija, un tagad mēs virzamies uz integrāciju, horizontālām saknēm, lai uzlabotu mūsu šo te NB8 zīmolu, Ziemeļvalstu Baltijas zīmoļu, lai citi arī gribētu ar mums tikties, un mēs to varētu izmantot kā pamatu. Nu, ar prieku un optimismu raugoties nākotnē, ar šo te vienotības sajūtu, un arī redzu, ka ir potenciāls, lai uzlabotu situāciju. Paldies! Very much. If there are any questions. Paldies! Ja ir kādi jautājumi, tad lūdzu. Ģedards Ģēlis no Reuters. Man ir jautājums Baltijas valstu ministriem un arī, protams, visiem Ziemeļvalstu ministriem attiecībā uz energo jautājumiem. ASV viceprezidents Baidenkungs teica, ka Nord Stream 2 ir slikts līgums Eiropai. Kāds ir jūsu uzskats, vai jums ir kopēja pozīcija par šo? Es sākšu atbildēt, un tad došu iespēju arī kolēģiem. Pavisam īsi jāsaka, ka mēs vienmēr esam skaidri norādījuši šeit Latvijā, ka uzskatām Nord Stream 2 par sliktu projektu, dažādu iemeslu dēļ. Esam par to runājuši arī Baidenkunga vizītes laikā, arī tad, kad viņš tikās ar visu 3 Baltijas valstu prezidentiem, un arī mūsu divpusējās sanāksmēs par to runājām. Un jāsaka, ka mūsu pozīcija šajā ziņā ir ļoti tuva. Un tagad došu vārdu tiem, kas varbūt vēlas izteikties. Linas. Jā, Linas, varbūt tad jūs pretēji iepriekšējai runāšanas kārtībai. Īsumā jāsaka, mēs jau ne vienu un ne 2 reizes esam pauduši savu viedokli, tas nav nekas jauns. Mēs uzskatām, ka šis projekts nav tikai komerciāls projekts, jo energo jautājumi arī politiski jautājumi. Tas nebūtu nav saistīts ar mūsu energo savienības jautājumiem, ar 3. pakotni, ar diversifikāciju. Mēs patiešām redzam, ka tas rada kaitējumu reģionālajām attiecībām, it īpaši attiecībā uz Ukrainu, jo tā Ukraina tiek izslēgta no šiem piegādes ceļiem, un ir ļoti grūti izskaidrot, kāpēc tā tas notiek. Mums ir lielas šaubas par šo projektu, un par to esam runājuši jau nevienreiz vien, un atkārtosim šo pozīciju arī turpmākajās sanāksmēs, jo tā nav tikai mūsu pozīcija. Tāda pozīcija ir daudziem citiem. Mums būtu daudz konsekventāk tam jāpieiet.
Paldies, tagad došu vārdu Margotai. Nord Stream 2 ir komerciāls projekts ar milzīgiem drošības politikas, energopolitikas un klimata politikas sekām. Un tāpēc šis projekts ir svarīgs arī mūsu valstīm, lai gan varbūt tas neiet caur mūsu teritoriju. Bet tas tomēr atrodas mūsu ekonomiskajā zonā. Un mums, kā valstī, būtu ļoti grūti vienai pašai apturēt šo projektu. Bet mēs strādājam kopā ar citām valstīm, un arī mūsu valstī mēs meklējam iespējas, kā risināt šos te drošības politikas jautājumus un veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šis projekts negatīvi neietekmē mūsu drošības situāciju. Arī pārliecināsimies par to, ka šis projekts tiktu vērtīts, ņemot vērā Eiropas vienošanos par vides, klimata un energo jautājumiem Eiropā. Un, manuprāt, tie ir tie testi, jeb tās pārbaudas, kas mums būtu jāvērš pret šo projektu. Mēs gan neesam vēl saņēmusi pieteikumu, bet mums būs šī pozīcija jāizstrādā, kad šo pieteikumu saņemsim. Jāsaka, likumīgi mums būs diezgan ierobežotas iespējas apturēt šo projektu, ja mēs skatāmies uz starptautiskajām tiesībām. Bet mums ir jāskata arī šie citi aspekti. Tīmo, lūdzu. Somu pozīcija principā ir līdzīga Zviedrijas pozīcijai. Mēs šeit arī attiecīgi risinām šo jautājumu. Protams, ja pieteikums tiks saņemts, tad mēs, kā likumdevējs, skatīsim šo jautājumu. Protams, ir arī vides jautājumi un aspekti un citas aktivitātes, kas ir jāņem vērā. Kas attiecas uz energo jautājumu, tad Eiropas komisija, protams, šeit ir tas galvenais punkts, kas strādā ar šo jautājumu. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu. Thank you. Paldies. Agars Lastiņš, TV3 ziņas. Es gribēju jautāt Lietuvas pārstāvim. Itālija pauda bažas par jauno atomelektrostaciju, kas tiek būvēta Baltkrievijā pie jūsu robežām. Vai esat runājuši par šo jautājumu sarunās ar kolēģiem un vai citiem ministriem ir kāda pozīcija šajā ziņā? Paldies. Protams, ka runājām par šo jautājumu šajā sanāksmē un arī citās iepriekšējās sanāksmēs, jo uzskatām, ka tā nav tikai mūsu problēma, mūsu galvas sāpes, jo šī ir atomelektrostacija. Un mēs uzskatām, ka tas tiek darīts pārkāpjot starptautiskos standartus, un tas ir daudz svarīgāk nekā, piemēram, varbūt citi objekti, kas varētu tikt tuvumā robežai uzbūvēti. Jāsaka, ka tas skaitētu ne tikai mums, bet arī, piemēram, Minskai, bet šeit ir runa par standartiem, par procedūrām. Mēs mēģinām pārliecināt no sākuma Baltkrievijas kaimiņus, bet arī paļaujamies uz solidaritāti un izpratni no citām valstīm šajā reģionā, lai runātu par šiem jautājumiem, jo ātoma drošībai ir jābūt vienam no galvenajiem jautājumiem arī mūsu sadarbības ietvaros, jo tas kļūst aizvien nozīmīgāks. Īsumā tāda ir pozīcija. Mēs uzskatām, ka Baltkrieviem tomēr būs jāpieiet šai lietai nopietnāk un jāmaina savu pieeju, jo tas ir arī viņus skarošs jautājums. Mums šeit nevajadzētu kaut kā viegprātīgi attiekties pret drošības aspektiem un ceru, ka laika gaitā situācija uzlabosies. Es tikai gribēju piebilst, ka mēs esam runājuši par šo jautājumu gan ar Baltkrievu pusi, kad ārlietu ministrs apmeklēja Rīgu jūlijā. Esam runājuši arī starptautiskās atomelektroenerģijas aģentūras direktoru, kas pirms dažiem mēnešiem ieradās Latvijā. Mēs vēlamies, lai šis projekts tiktu ieviests atbilstoši augstākajiem starptautiskajiem drošības standartiem. Mēs arī vienojamies ar Baltkrievijas pusi turpināt diskusijas, jo vēlamies redzēt,
ka šāda veida attīstība tiek veikta atbilstoši augstākajiem drošības standartiem. Manuprāt, darbs un dialogs noteikti turpināsies. Vēl bija jautājums, lūdzu. Aleksandrs Velča no Vācu aģentūras DPA. Jūs, Rinkevičs kungs, norādījāt, ka jums ir līdzīgas idejas par Eiropas nākotni pēc Brexit. Vai varbūt jūs varētu vairāk pastāstīt par to, kādu jūs redzat Eiropas nākotni? Tas, ko es teicu, bija tas, ka mums ir kopēja ideja par to, ka mums ir pirmkārt cieši jākoordinē pozīcija attiecībā uz debatēm par Eiropas nākotni, un šīs debatas tikai sākas. Kā jūs zinat, mums būs valstu vadītāja tikšanās Bratislavā septembrī. Otkārt, mums ir vienāds viedoklis par diskusijām pēc diskusijām vakar un šodien par to, ka mums ir nepieciešama spēcīga Eiropa, kas nodrošina šo drošību visiem pilsoņiem arī attiecībā uz robežām, nezaudējot tajā pašā laikā šos cilvēciskos principus, kuri mums visiem ir kopīgi. Mēs arī runājām par to, ka ir nepieciešama daudz plašāka koordinācija un sadarbība ekonomikas jautājumos, attiecībā, piemēram, uz izaugsmu un darba vietām. Lai viss, ko esam līdz šim sasnieguši, šie dažādi vienotie tirgi, digitālais tirgus, energo jautājumi tā tālāk, lai visi šie procesi turpinātos. Mēs arī vakar it īpaši runājām ministru līmenī par to, ka vēlamies redzēt, ka mums būtu tāda lielāka Eiropas iestāžu atbildība pret cilvēkiem, jo dažkārt pastāv šis te saiknes pārāvums starp to, ko dara iestādes, un kā to redz valstis no vienas puses. Bet no otras puses, godīgi jāsaka, daudzi politiķi ar vieglu roku uzliek vainu Briselei arī par savām kļūmēm, par to, ka viņi varbūt nav izdarījuši to, kas viņiem jādara. Es gribēju teikt, ka mēs turpināsim ciešu koordināciju, sadarbību, risinot šo Eiropas nākotnes jautājumu, bet kas attiecas uz konkrētiem jautājumiem, kas ietekmēs Eiropu, mēs diezgan daudz laika pavadījām runājot par Brexit un saistītajiem jautājumiem. Jā, mums visiem ir vienots viedoklis, ka mēs vēlamies redzēt, ka Lielbritānija būtu pēc iespējas tuvāka Eiropai, gan ekonomikas ziņā, gan drošības, gan kopējās ārlietu politikas ziņā. Bet jāsaka, ka šīs debates ir tikai pašā sākumā. Mēs visi dzirdam, ka Lielbritānija tās valdība neizmantos 50. pantā noteiktās tiesības šogad, ka viņi joprojām gatavojas, jo arī viņi diskutē par šīm lietām. Un tas ir process. Jūs jau zinat, ka mums ir iekšējas diskusijas par šo jautājumu, un tās tikai sākās. Līdz ar to esam beiguši mūsu preses brīfingu un preses konferenci. Lielas paldies, ka ieradāties! My colleagues for really being Un paldies arī maniem kolēģiem par to, ka tik lieliski piedalījāties šī formāta darbībā.